Tuvojas pavasaris, un topošie vidusskolas absolventi aizvien biežāk ir spiesti domāt par saviem tālākajiem dzīves plāniem. Arī Emīls pirms 6 gadiem bija vidusskolas absolvents, taču vēl joprojām ir šaubu pilns par savu karjeru. Kopš skolas beigšanas viņš ir paspējis iegūt augstāko izglītību ģeogrāfijā, gadu mācīties par pavāru, tagad studē bioloģiju, taču vienlaikus strādā kā kartogrāfs. Pašam, ja godīgi, tiešām vēl nav skaidrības. Es tiešām vēl joprojām nezinu, ko es tā pa nopietnam, tā pa lielam gribētu darīt, kur es gribētu strādāt. Mūsdienās ir tik daudz iespēju tomēr studēt, tik daudz vietās, tik daudz virzienos, kad bez mazliet dažbrīd, man liekas, jaunieši mūsdienās apjūk no tā milzīgā piedāvājuma. Es sevi kā piemēru ņemu. Mainīt sākotnēji izvēlēto profesiju vai vienlaicīgi iegūt vairākas izglītības mūsdienu jauniešu vidū kļūst par izteiktu tendenci. Bieži vien tas iezīmē jaunās paaudzes apjukumu nokļūstot darba tirgū. Lai dalītos ar savu pieredzi, vairāki uzņēmēji apvienojās iniciatīvā Uzņēmīgi cilvēki Latvijas izaugsmei. Viņi aicina jauniešus sākt pašiem savu uzņēmēju darbību. Viena no pirmajām lekcijām notika Rīgas valsts vācu ģimnāzijā, kurā piedalījās idejas autors Krišjānis Kariņš un uzņēmēja Zane Lase-Lasmane. Lai arī Kariņš ir Eiropas parlamenta deputāts, savulaik viņš veiksmīgi izveidoja un vadīja uzņēmumu Lāču ledus. Savukārt Zane tieši pasaules ekonomikas krīzes laikā izveidoja veiksmīgi strādājošu uzņēmumu Artbag. Faktiski nav domāta kā lekcija, viņa drīzāk domāta kā diskusija. Un tā diskusija ir par to, ko darīt nākotnē, kā vispār raudzīties uz viņu. Man tā ziņa, un arī šodien Zanei, mums tā ziņa ir viena, ka galvenais ir kustēties, mēģināt. Ja nemēģina, tad zina rezultātu, ka nekā nepanāks. Tas ir kā sportā. Bumba nāk, ja rokas būs kabatās vai sakrustotas, tu pie bumbas netiks. Bet ja tu esi uz pirksgaliem, tu spēsi līdz tai bumbai arī nokļūt. Lielisks piemērs Kariņa teiktajam ir Zanes Lases-Lasmanes pieredze. Palikusi bez darba, viņa kopā ar vīru izdomāja un izveidoja uzņēmumu Artbag, kurā ar interneta palīdzību ik viens var izveidot pasūtījumu tieši tādai sommai, kāda viņam ir nepieciešama. Pateicoties veiksmīgi uzrakstītam biznesa plānam, viņiem izdevās iegūt atbalstu gan interneta lapas, gan ražotnes izveidei. Zane cer, ka viņas pieredze latviešos pamodinās snaudošo uzņēmēju garu. Mans galvenais mērķis, kāpēc arī piekritu šim projektam, ir man tā iekšējā misijas apziņa, ka ja es varēšu vēl kādu pārliecināt, ka viņš ir spējīgs īstenot savas idejas un izveidot savu uzņēmumu biznesu, es būšu ārkārtīgi priecīgi, jo mums latviešiem kaut kā varbūt brīžiem pietrūkst šī entuziasma un varbūt pašpārliecības. Varbūt īstenībā tā ir tā lieta, kas mums pietrūkst, jo idejas ir fantastiskas. Mana pārliecība ir tāda, ja jūs darīsiet to, kas patīk, tad arī kurpnieks var kļūt par miljonāru, jo viņš darīs to, kas patīk un darīs to ļoti veiksmīgi. Nav obligāti jābūt juristam, ekonomistam vai kādām no tām populārajām profesijām, lai pelnītu lielu naudu. Pēc lekcijas daļa skolēnu piedalījās diskusijā, kur neformālā gaisotnē runāja par karjeras izvēli un to, kā sasniegt savus mērķus. Man ir jautājums jums, kā jūs paši skatāties uz savu nākotni? Uz kas tas ir, ko jūs cerat? Es teiktu, atnākt paklausīties varbūt kaut kādas idejas, smelties no jums, kā varbūt sākt to lietu kaut kādu pašam savu. Domā par inženieriju, precīzāk, kuģbūves inženieriju. Artis ir viens no skolēniem, kuram nākotnes plāns šķiet pilnīgi skaidrs. Bērnības aizraušanās ar elektroniku un motoriem, apvienojumā ar dzīvi pie jūras, radījusi jaunietim interesi par kuģu būvi. Izmācīties par kuģbūves inženieru, ko es vēlos Latvijā, nevar. Tāpēc nav iespēja, tāpēc man būs jādodās uz ārzemēm izglītības meklējumos. Ja inženiera diploms tomēr nepalīdzēs atrast darbu tieši kuģu būvē, iegūtās zināšanas viņš varēšot izmantot dzelzceļa būvē, autobūvē vai celtniecībā. Neskatoties uz skaidro nākotnes vīziju, lekciju viņš vērtē kā liederīgu. Vairākas lietas, protams, jau paši par sevi saprotams un man jau ir bijušas galvā, bet, jā, tomēr tie darbības soļi varbūt nevis tik ļoti tieši tādas tehniskākas lietas, taktikas, kā tur visu izdarīt, bet tieši neapstāties un iet līdz izdevībām, izmantot katru gandrīz vai kas tev nāk pretī.
Savukārt Arta Dvīņu brālis Artūrs bija vienīgais, kas lekcijas laikā pacēla roku mirklī, kad Kariņš jautāja, vai kāds no skolēniem ir gatavs palikt ārzemēs, ja tam izveidotos atbilstoša situācija. Nu, lai veicās, es ceru, ka tev viss tiešām tā sokas, bet man būtu drausmīgi interesanti. Pēc gadiem 5. Sameklē mani. Pasaka, es biju tas džeks, kas sēdēja tajā Agenskalna ģimnāzijas aizmīgajā solī, un es teicu toreiz, un man vienkārši interesē, kā viņš attīstās. Arti interesējošā sfēra ir politika. Viņš gatavojas studēt jurisprudenci, kas dod iespēju gan strādāt kā juristam, gan arī, ja sākotnēji plāni izdosies, būt kompetentam politiķim. Sākotnēji es domāju, es studēšu ārzemēs, tā kā Vācijā. Nu, ja viss paveiksies, viss kārtas būs par labu. Un tad, protams, ir tā doma, ka jāatgriežas atpakaļ Latvijā. Bet tā kā nevar nekad neko zināt, tad viss var gadīties. Iespējams, man tur piedāvās tiešām lieliski iespēja karjerai, dzīvei, nākotnē, kāpēc to neizmantot. Tā kā to vēl redzēs, kā būs, kā viss iegrozīsies. Diskusijā piedalījās arī Paula. Viņa gan vēl šaubās, vai sekot vecāku pēdās un kļūt par juristi, vai arī sākt mācīties webdizainu un iesaistīties reklāmas biznesā. Krišjāņa Kariņa un Zanes Lases Lasmanes vadīto lekciju Paula uztvēra kā iedrošinājumu. Guvu noteikti jaunas iespaidus, un galvenais tas, ka jāizvēlas tieši studēt to, ko tu tiešām pats vēlies un zini, ka tev tas patiks, un varbūt, ja tu vēl nezini to, tad tu ar laiku uzzinās, un tu vari noteikti mainīt savu viedokli laika gaitā. Diskusijas laikā arī daudzi citi jaunieši atklāja savas vēlmes attiecībā uz nākotni. Kāds grib būt aktieris, taču tikpat labi domā par ārsta profesiju. Kādam interesē arhitektūra, taču nav drošs par savām fizikas zināšanām. Taču vairumam vismaz aptuvens plāns par nākotni jau ir skaidrs. Cik tie bērni daudz, tik viņi arī dažādi, tik viņi aizies dažādus ceļus, bet es zinu, ko es iegūstu no viņiem, tādu ļoti pozitīvu lādiņu. Tiešām tāda ticība mūsu valsts nākotnē, ka tu redzi, cik gaiši ir mūsu jaunatne.